Jā. Nu, dāmas un kungi, vai plus mīnus esam sajutuši atmosfēru, iejutušies kafija ar pienu, bez piena un vietas ieņemtas, jā? Tad oficiāli var. Jā. Nu, es katrā ziņā jau iepriekš gribu pateikt, šodien mums tiešām ir tāda brīvāka atmosfēra. Es aicinu visus sajust mazliet tādu vieglāku elpu. Un šeit ir, es ceru, ļoti draudzīgas sarunas šajā zālē šodien. Jā, jo mums šeit Zaļniekos ir kafija ar politiķiem. Kafija. Aplausi sev un aplausi sev. Jā, šis pasākums notiek projektā Kopienas līdzdalība un sadarbība Jelgavas novadā. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tā, lai visi zin, kas, par ko un kā. Jā, bet, kā jau minēju, brīva atmosfēra varbūt ir tas, kas ikdienā mums katram pietrūkst. Kā aizsniegties līdz politiķim, tas ir telefona zvans, varbūt, tas ir e-pasts, jā. Atbilde? Nu, atbilde varbūt nav uzreiz. Atbilde varbūt ir diezgan tāls, ilgs process un varbūt tas, kas nav vajadzīgs. Tāpēc mēs esam šeit, lai aprunātos. Protams, kad mums sākuma daļa būs mazliet, lai dzirdētu, un tad aprunātos. Jā, pirmajā daļā, dāmas un kungi, mēs aicināsim šeit uz šīs skatuves politiķus, kas ir ievēlēti Jelgavas novada domē, no katras partijas viens pārstāvis, un tad, būs tā iespēja pateikt, kas tad 100 dienās ir izdarīts, vai ir sanācis, vai nav sanācis, varbūt pa to lielo plānu, kas būs. Ja? Tad mazliet paklausīsimies to pirmo daļu, un tad otrajā daļā attiecīgi tās jau būs tādas mums privātākas sarunas. Šeit ir skaisti apaļi galdi, kurus aicināšu katru pārstāvi ieņemt pie sava galda vietu, un tad mēs varēsim tādā skaistā lokā izrunāt, jau aci pret aci. Kā tad tur ir, kas tad ar manu ceļu, kas ir ar manu sētu un tā tālāk un tā tālāk. Jā, dāmas kungi, es jūtu, ka mēs varētu sākt, vai ne? Aplausi apliecinājums. Tā, draudzīgi, jā, ļoti labi. Jā, tad es aicināšu tos pārstāvjus šeit no katras partijas. Aicinu tad Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvi Ingu Zālīti, kurš arī ir Jelgavas novada domas priekšsēdētājs. Aicinu deputātu no Jaunās vienotības Dainis Krūmiņš. Lūdzu. Aicinu Tauta zeme valstiskums Andris Ozoliņš. Ir mums? Nav? Jā, labi, šodien nebūs. Tad Nacionālā apvienība Oskars Cīrulis. Latvijas reģiona apvienība Dainis Liepiņš. Kā arī Zaļā partija Baiba Atmane. Lūdzu. Tā, komplekts gatavs, vai ne? Dāma un kungi, šeit tad būs tā sadaļa, droši varēsim izdomāt, vai ar dāmu sākt, vai kā, bet aicināšu jūs izstāstīt savu šo 100 dienu ceļu no pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, jā. Kas tad ir tas pats galvenais darbs, kas ir noticis, kāds sasniegums, kāda varbūt lielākā vilšanās? Atceramies, ka mums ir cilvēki, mums ir ne tikai no Zaļniekiem, vai ne? Mums ir no visa novada šeit. Tā kā, esam varbūt kaut kur specifiskāk, varbūt Zaļnieku pusi kaut ko pasakam, bet arī pastāstam pa Jelgavas novadu kopumā. Tātad, aplausi apliecinājums un varam sākt.
Jums ir mikrofoni. Es domāju, ka mēs ar dāmu sākam. Jā? Tā, nu tad vārds, jā, Zaļā partija, Baiba Atmane. Labdien. Jā, ir. Labvakar. Tipiski. Nu, Alas kādreiz ar sievieltes palaid pa priekšu, lai tur viņas apēd vilks un tad paši nāc. Bet nu, tas tā. Pār 100 dienām es vairāk par tām sajūtām un izjūtām par padarīto, to jūs spriedīsiet paši. Es esmu ilgstoši kandidējis pašvaldības vēlēšanās, jo es esmu pilsoniski aktīva un es uzskatu, ka tas ir mans pienākums. Un šoreiz es teikšu tā, ka es necerēju, ka tas novedīs līdz tam, ka es nokļūšu pašvaldību vēlēšanās tieši līdz tam krēslam. Tas nenozīmē, ka man nebija mērķi. Mērķi man bija, jo vienmēr es eju pārliecību. Bet drīzāk tas pārsteigums par to reizēm kaut kur cilvēcīgums, kas ir arī nojaušams domas sēdēs, pazūd. Varbūt tāda ir politika, nezinu, es arī tikai mācos. Un otrām kārtām par to, cik daudz ir jādara, jāpaspēj. Un tas, ko es nekad nerunāju, bet es laikam teikšu par atalgojumu, ja visiem šķiet, ka deputāti saņem nežēlīgu naudu. Nē, es vēl neesmu veikusi aprēķinus, bet man šķiet, ka šobrīd uz degvielas es vairāk iztērējis nekā nopelnījis. Bet es nesūdzos, man patīk tas, ko es daru. Un tagad par to padarīto un iesākto un turpināmo darbu man rūp un rūpēs jaunieši. Es ar viņiem strādāju ikdienā. Un es viņus redzu un es redzu viņu vajadzības un varbūt ne tik daudz vajadzības. Es uzskatu, ka viņiem ir jāsniedz kvalitatīva formālā izglītība, tā skaitā arī piepildīta neformālā izglītība. Un būtiskākais ir skolas, skolu palikšana novadā un iespēja robežās arī skolu saglabāšana, lai būtu pieejams visiem bērniem izglītība. Paldies! Jā, paldies. Varbūt ir kāds jautājums? Vēl nav, jā. Bet varbūt, Baiba, ja es drīkstu, tas izdarītais kaut kāds darbs, kas ir tāds spilgts atmiņā? Spilgts atmiņā? Varbūt nav tieši saistīts ar iedzīvotājiem, bet tā ir Izglītības un zinātnes ministrija. Tās ir sarunas pār Elejas un Kalnciemā vidusskolu pieejamības status. Ministre zina, kas ir Jelgavas novada skola, zina, kur tās atrodas. Un es domāju, ka šīs sarunas nebūs vieglas, bet es jau vienā domas sēdē teicu, es nepadošos. Labi, paldies. Paldies, Zaļā partija. Baiba Atmane. Jā, nu tad mēs pēc kārtas, jā. Ingus Zālītis, lūdzu. Jā, labdien. Mikrofons man ieslēgts, jā? Jā, mani sauc Ingus Zālītis. Jelgavas pašvaldību vēlēšanās kandidēju pirmo reizi. Vēlēšanas cikls bija diezgan smags, protams, beigās ir arī labs rezultāts pēc laba darba. Jā, tā kā tam izgāja pirmo reizi cauri. Protams, kā es saku, nebija viegli. Tas periods bija, tāds daudz ko nācās iemācīties no jauna, bet, manuprāt, ļoti vērtīgi, lai tagad turpinātu šajā amatā pildīt šāda veida pienākums. Tā kā, jā, tas ir tas par tavu vēlēšanu laiku, bet runājot arī, kas izdarīts pirmajās 100 dienās, tad pozitīvais ir tas, kad arī sākot šajā amatā pildīt tiešos šos pienākumus, nebija tā, ka man bija no sākuma jāiepazīstās ar pašvaldības darbu, uzbūvi, struktūru. Viennozīmīgi tad jau arī ķērāmies klāt pie darbiem, izveidojām pirmais komandu. Komanda mums ir gana jaudīga. Un arī runājot par pāriem deputātiem, kas varbūt teorētiski nav tajā koalīcijā, bet ar visiem ir dota iespēja izteikt savu viedokli, savu redzējumu, meklēt labākos risinājumus, lai kopā mēs Jelgavas novadu varētu attīstīt un padarīt par daudz pievilcīgāku vietu, kur iedzīvotājiem deklarēties un dzīvot. Protams, tie svarīgie jautājumi viennozīmīgi tā ir izglītība, primārais, ko mēs arī vienā no pirmajām domas sēdēm arī, kā teikt, izteicām savu redzējumu viedokli, kuru pieņēmām šo skolas pieejamības statusu, noteicām skolas pieejamības statusu, kaut arī mēs zinām vidusskolām, kas ir Elejai un Kalnciemam. Mēs arī zinām to, ka ministru kabineta noteikumus doto brīdi nav izstrādāti, bet
bet mēs zinām, ka tā griba mums viennozīmīgi bija jāizsaka, lai varētu virzīties arī tālāk. Kā arī kolēģe Baiba minēja, kad ir notikuši ļoti daudz diskusijas jau izglītības ministrijā ar attiecīgiem speciālistiem, runājot par šo jautājumu, un viennozīmīgi mēs arī pie tā neapstāsimies. Es zinu, ka tos jautājumus mēs arī aizvirzīsim līdz galam, mēs arī viņus sakārtosim. Un otrs, tas ir budžeta jautājums, ko es arī pirmsvēlēšanu laikā arī teicu, kad mums ir zināšanas un iespējas to budžetu arī sakārtot, pārkārtot. Katrs politiskais, varbūt tās veidojums to budžetu redz no savas puses. Protams, ir arī daudzi politiskie uzstādījumi, bet tie politiskie uzstādījumi viennozīmīgi viņiem ir jānāk no iedzīvotāju puses. Ja iedzīvotāji izsaka savu vēlmi, tad arī caur šo politisko spēku vai caur šo politisko prizmu šīs ieceres tiek realizētas. Un uz doto brīdi, jā, mēs pie budžeta esam gan aktīvi ķērušies klāt jau no pirmās dienas. Tad, ja iepriekš izskanēja baumas, ka pašvaldībai būs problēmas ar budžetu un ir liels budžeta deficīts un var rasties bez maz vai kā maksāt nespēja, tad viennozīmīgi nē. Es varu garantēt, ka tā nebūs. Tad pirms tam bija pateiks, kad ir 1,8 miljonu nepieciešams aizņēmums, tad uz doto brīdi to 1,8 miljonu aizņēmumu, tas viņš tikai iestādāts automātiski budžetā, tad mēs ar dažādiem optimizācijas scenārijiem esam jau šo aizņēmumu scenāriju jau samazinājuši uz 1 miljonu, kur arī mēs domas sēdē pieņēmām lēmumu par to, ka mēs aizņemamies šo naudu, bet tā aizņemšanās ir ar tādu domu, ka tie būs vairāk vai mazāk apgrozāmie līdzekļi. Uz doto brīdi budžets pildās pēc prognozēm ļoti labi, pēc plānotā scenārija. Mēs arī esam analizējuši iepriekšējos gadus, 2022. gadu, 2023. gadu, 2024. gadu, lai saprastu pa kontiem, kādā veidā šī nauda staigā un kā viņi ienāk iekšā. Tā kā uz doto brīdi nekas nedraud tāds, kā teikt, šis smagnējs process budžetam, bet, protams, tas solis viņš jau iepriekšējā gadā, kad izstrādājot šo budžetu, tika iestrādāt šie 1,8 miljoni, ko es arī teicu. Tā kā Finanšu ministrija mums arī uzliek par pienākumu šo naudu arī rezervēt un, ja nepieciešams, izmantot. Bet, kā es teicu, šobrīd ir viss kārtībā, ejam soli pa solim uz priekšu, sekojam līdz visiem procesiem, un es domāju, ka līdz gada beigām arī veicot papildus optimizāciju, šo budžetu mēs arī sakārtosim, jo šobrīd ar neaizpildītajām amata štata vietām mēs jau kā pašvaldība jau esam, kā teikt, ieguvuši papildus, kur varam šo budžetu izlīdzināt aptuveni ap 600–700 tūkstošiem, un mēs redzam vēl procesus, kas pašvaldībā jāreorganizē, lai radītu pašvaldībai tā, kā teikt, darba efektivitāti lielāku. Tas arī būs iespējas uz budžetu nākamajā gadā, un ir doma atgriezt arī darbiniekiem un kaut kādas sociālās garantijas lielākas. Un, protams, tas darba tirgus ir tāds, kāds viņš ir. Bieži vien ir šur tur arī grūti daudzās nozarēs atrast attiecīgos speciālistus dēļ zema atalgojuma. Tā kā mēs, protams, virzamies uz priekšu, efektivizējot kaut ko, pārmainot, pārstrukturizējot, bet meklējot variantus, kādā veidā arī šo atalgojumu fondu varbūt tās kaut kādā brīdī attiecīgiem speciālistiem, kurās nozarēs trūkst, tur arī mēģināt viņu arī paaugstināt. Un, protams, tā viennozīmīgi viens no primāriem jautājumiem, tā ir komunikācija. Tā ir komunikācija mums vienam ar otru, lai visiem būtu vienlīdzīgi apstākļi, jo uz doto brīdi pēc administratīvas teritoriālās reformas mēs visi redzam, kur mēs esam. Ar komunikāciju ir bijušas problēmas, un šobrīd arī es neteikšu, ka viss ir ideāli, kad kaut kādā veidā trūkst šo procesu varbūt novadīšanu līdz galam, bet viennozīmīgi mēs pie tā arī aktīvi strādājam un arī strādāsim, un uz to arī liekam lielu uzsvaru, jo mums ir svarīgi, lai tiešām mēs dzīvotu saticīgi, lai mums būtu cieņpilna attieksme vienam pret otru, un tādā veidā mēs arī varam daudz straujākiem soļiem virzīties uz priekšu. Un, jā, paldies komandai, kas uzticās man, kas man deva to iespēju šeit būt, strādāt. Un es zinu, ka es ar saviem darbiem pierādīšu to, ka mēs varam, ja gribam, un ar profesionāliem cilvēkiem sev blakus. Jā, tas ir diezgan gara laikam, bet varbūt īsāk, bet varbūt kāds jautājums. Viss labi. Mums ir laiks, un es domāju, ka piekritīs arī klātesošie, kad ir labi dzirdēt par tiem punktiem, bet vai ir tie kaut kādi piemēri, tie, kas tiešām, kas ir izglītībā, tā
precīzi sadarīts arī budžeta jautājumā, kas ir pārstrukturēts šīs 100 dienās, vai tas ir viss procesā? Vēl? Jā, runājot par izglītību, ir tā, ka mēs, kā es teicu, noteicām skolas piemību status 2 vidusskolām, ka mēs zinām to un redzam, kad ir jābūt Jelgavas novadā, Kalnciem vidusskolai, Elejas vidusskolai paralēli, tā kā vidusskolas šo posmu nedrīkst likvidēt, jo ja mēs likvidējam kaut kādu skolas posmu, tas nozīmē, ka tajā pagastā paliks mazāk cilvēkiem nebūs interesanti tur deklarēties, mitināties un nodarboties dažādiem procesiem, tā kā tas ir viens no primāriem. Un runājot par budžetu, jā, ir izdots arī domas priekšsēdētāja mans rīkojums par to, ka līdz 20. augustam bija jāiesniedz attiecīgi nodaļām struktūrām savs redzējums par struktūrālajām izmaiņām, kā dzīvot tālāk uz priekšu. To viņi ir izdarījuši, doto brīdi mēs to visu pārvērtējam, izvērtējam, lai nākamo gadu varētu uzsākt tiešām ar jau šo struktūras izmaiņu, kas arī necīs šo finansiālo ieguvumu. Un finansiālais ieguvums, es ceru, ka uz doto brīdi ir aprēķins, ka tie nākamajā gadā no šīm struktūrām izmaiņām jau varētu būt 500–600 tūkstoši, bet es zinu, ka mēs varam vēl pārkārtot un, kā teikt, efektivizēt to darbu. Tā kā uz to mēs tiecamies, to mēs arī izdarīsim un to jautājumu mēs arī novedīsim līdz galam. Jā, varbūt, kad kas bija tāds izaicinājums šīs pirmajās 100 dienās? Es domāju, ka tādi lielie izaicinājumi viennozīmīgi, viņi jau bija, kā teikt, pašā pirmsvēlēšana laikā noteikti. Tas bija tas budžeta jautājums, kas viennozīmīgi ir jāsakārto atkarībā no budžeta sakārtošanas jautājumu. Tālāk mēs izvirzam šo ilgtermiņa stratēģiju, pie kā mēs aktīvi strādājam, lai tiešām šie nākamie 4 gadi, kas mums ir doti, lai mēs varētu attīstīties un iedzīvotājiem būtu skaidri redzama vīzija, soli pa solim, uz kurieni mēs virzamies. Un, protams, tie jau nav tikai šie 4 gadi, kuri mums ir doti, bet mēs arī skatāmies ilgtermiņā 4+4, lai tiešām to Jelgavas novada pašvaldību varētu sakārtot, pārkārtot un lai neveidotos diskusijas, kādus projektus realizēt, un vispārējais tam ir jābūt visam iestrādātam investīciju plānā. Uz to arī mēs tiecamies, un jā, mazliet vēl laiku vajag, bet šajās 100 dienās, manuprāt, ir gana daudz paveikts, un tiešām ir ļoti liels tāds ieskrējiens uzņemts. Es zinu, ka visi kolēģi, kas man ir blakus, viņi to skrējienu izturēs viennozīmīgi, es to esmu pārliecināts. Tā kā, jā, temps ir uzņemts, un pie daudz kā ir jāstrādā, ļoti daudz tikšanās, diskusijas, kā labāk virzīt daudz dažādus procesus. Tāpatās mums ir ļoti daudz tikšanās ar citām institūcijām. Šajā nedēļā tikāmies ar Centrālo finanšu līgumu attīstības aģentūru, kur pārunājām attiecīgi jau kaut kādas kārtas, kādā veidā, kuros datumos tiks uzsaukt konkrēti projekti, lai mēs zinām, kur mums jau augsts gatavība šie tehniskie projekti, kur mēs varēsim lekt iekšā un viņus realizēt. Tā kā, jā, strādājam. Protams, ar attīstības investīciju aģentūru mums jau bijušas sarunas, kur mēs meklējam variantus ne tikai, kas ir pašvaldības īpašumā, tukšās ēkas un telpas, ko nodot uzņēmējiem, bet mēs esam arī jau virzījuši to ideju, kad darbinieki speciāli strādā pie tā, kad apzina konkrēti šīs pamestās varbūt ēkas, zemes gabals, kas ir privāto īpašumā, kur mēs veidosim kopēju sarakstu, kur piedāvāsim potenciāliem investoriem vienkārši apskatot, braucot uz vietas, vienojoties ar konkrētu īpašnieku, meklēt risinājumus, kā attīstīt konkrēti katrā pagastā šo kaut kādu investīciju objektu vai kaut kādu potenciālu uzņēmēju darbību. Vai Zaļniekos ir tāda vieta? Zaļnieks mēs arī apzināmies, zinām, ka Zaļniekos ir, jā, neminēšu tātad varbūt tās konkrēti tās vietas, bet, protams, ka jā. Vēl noslēpums, jā? Noslēpums tas nav, jā, bet mēs par katru pagastu mēs izskatām, izvērtējam, jo tiešām daudz, kur ir arī šie lielajaudas kaut kādi lielajaudas pieslēguma elektrības stacijas vietas, kur ir iespējams attīstīt kaut kādu uzņēmēju darbību, bet kas netiek piedāvāta konkrēti tirgu un kur uzņēmējiem iespējams, ka nav informācijas nemaz pieejams. Tā kā, jā, var daudz diskutēt, pieļauju, kad ir kādi kolēģi izteiksies, ko papildinās man, tā kā, jā. Labi, paldies Zālīša kungam. Jā, Latvijas reģiona apvienība, Dainis Liepiņš, pirmās 100 dienas šajā sasaukumā. Ir jau ieslēgts. Jā, ir. Jā. Galvenie darbi, sasniegumi, pārdomas. Lūdzu. Jā, labvakar visiem. Sasniegumi nav. Šie 3 mēneši nav ar ko lepoties, nav par ko šeit dižoties. Galvenie darbi, patiesībā jau tas viss process, kas bija pēcvēlēšana process, viss koalīcijas veidošanās un
daudzu jaunu deputātu ienākšanu. Tas tāds rutīnas darbs, tur nav ko, teiksim, par to daudz stāstīt un par ko lepoties. Par nesasniegto neizdevās pārliecināt ievēlētos deputātus, ka nedrīkst attīstīt konfrontāciju starp bijušiem diviem novadiem Ozolnieku un Jelgavas. Diemžēl šobrīd politiskā vara ir izveidojusies, ka šī konfrontācija nevis tikai ir tāda, kāda viņa iekšēji bija pirms tam, bet viņa ir vēl sāsinājusies, šobrīd viņa ir izteikti noteikti, jo visi tie deputāti, kas pārstāv Ozolniekus, ir atstāti opozīcijā, un tāda reāla dialoga un sarunas par kaut kādām pragmatiskām lietām reāli nenotiek, jo pietiek balss pozīcijai un viņi savus lēmumus pieņem. Neizdevās pārliecināt arī kolēģu vairākumu par to, ka tad, kad ir budžeta grūtības, un to atzina arī priekšsēdētājs, ka viņas ir, protams, jārisina, bet neizdevās pārliecināt, ka mums ir kaut vai tāds uzņēmums kā Zemgales veselības centrs, kas bankā vien tur gandrīz miljonus eiro un uz procentiem noguldījis un tam līdzīgi, ka, teiksim, tas, kas ir pašvaldības uzņēmums, ka tomēr dividendes pa kaut kādiem gadiem ir jāaizņem, viņas jānovirza pašu vajadzību, teiksim, tā realizēšanai. Daudz, kas vēl nav izdevies, bet, es jau domāju, ka no dzīves pieredzes, kas ir pietiekoši ilga, rāda to, ka tās emocijas drīz pāries, iestāsies pragmatiskie jautājumi, kas būs jārisina siltums, skola, medicīna, viss tam līdzīgie. Un tur ar runām un stāstiem un solījumiem, ka viss būs labi, tas tā nerisināsies. Tur būs jāpieņem pragmatiskas darbības. Tā kā es no sirds novēlu, lai izdodās tie solījumi, ka ar budžetu viss būs labi. Tiešām novēlu, lai šobrīd pie šī, principā, mazā optimizācijas plāna, kas ir salīdzinoši ļoti niecīgs, jo tur nekas optimizēts nav, tur ir paņemts vienkārši izslēgts ārā tukšās stata vietas, neaizpildītās, saskaitītas summas un noņemts no budžeta. Nekāda reāla optimizācija notikusi nav, tieši otrādi. Man ir informācija, ka tas, kas iepriekšējā pusgada laikā tika caur finanšu komisiju, tā teikt, mazināts izmaksas administratīvās, viņi sāk atgriezties atpakaļ, bet tiem, kam ir vairākums, viņiem ir taisnība, viņi pieņem lēmumu. Tā kā ir vairāk tādas lietas, kas pašlaik nav izdevušās, un tad jau dzīve rādīs, kā tas būs. Pie tam tā dzīve diezgan ātri rādīs. 26. gada budžets būs jāpieņem vēlākais 26. gada līdz janvāra beigām. Un tad jau arī mēs redzēsim to attīstības virzienu. Tā kā es jebkurā gadījumā novēlu, lai zaļiniekiem, kas šeit pārsvarā no zaļiniekiem, lai jums ir tikpat laba attīstība arī nākotnē, kāda jums bijusi līdz šim. Tātad pārsvarā jau ciemats ir sakopts, šobrīd investīcijas ir veikts milzīgas. Mēs arī šeit šajā jaunajā izremontētajā zālē sēžam tik komfortam labi, kā jūs apskauž liela daļa ne tikai citu ciematu iedzīvotāju, bet arī liela daļa citu novadu iedzīvotāju. Tā kā, lai izdodās, lai uz priekšu ir tikai pozitīvas lietas, bet pašam lepoties pašlaik nav ar ko. Paldies. Bet, ja var jautāt, bet ja būtu iespēja 100 dienās to darbu, kādu paveikt, kurš tas būtu bijis? 100 dienas, tas ir tāds iluzors kritērijs, pirmkārt, bet tie darbi, kas būtu uzsākam strateģiski darām, tur jau katram mums savu pieeja lietām, kā mēs viņus risinam. Mans personīgais, es varu šobrīd runāt no sevis subjektīvi, un kas kā arī bijis izrunāts ar kolēģiem mūsu politiskajā organizācijā, ka šobrīd neeksistē novada attīstības plāns. Administratīva teritoriālā reforma izjauca visus tos plānus, kādi bija gadu desmitiem veidojušies, kādas bija tradīcijas, kā cilvēki bija pieraduši pie kāda dzīves stila, un tam sajauc kopā vairāku dažādu teritoriju cilvēks ar dažādām vēsturiskām ieražām un tradīcijām. Protams, bet tas ir likumsakarīgi, šādās situācijas uzvar vairākums. Cilvēku vairākums, kuriem ir lielāks balsotāju skaits. Tā ir pārsvarā lielākā pašvaldība. Tā tas nav tikai Jelgavas novada un Ozolnieku bijušā novada attiecībās tādas ir arī Valmierā, tāds ir daudz kur citur, kur ir mazākie novadi pievienoti klāt pie lielākajiem, un visur, kur kolēģiem runā, ir rūgtuma sajūta par to, kas notiek. Bet tas viss ir labojams, laiks iet un laiks mainās. Jautājums, vai ir plāns? Šobrīd es tādu plānu neredzu, es arī neredzu tādas diskusijas par šādu plānu. Tā skaitā runājot par zaļiniekiem, šodien ir izdarīts labas investīcija lietas, bet es šobrīd neredzu to plānu, kā viņus uzturēt, kas ir tā programma, kā to visu materializēt kaut vai tīri izmantošanas viedokļu, kas sabiedrībai nes maksimālu labumu, kad visi priecājās, ka mums tādi 2,7 miljoni ir ieguldīti tikai šajā objektā, ka tas tiešām neskaitām naudu, bet redzam tās sekas, ko tas viss nes, ka tas ir nodarbināts, ka bērni, jaunieši, pieaugušie visu to izmanto, un mēs visi priecājamies par to, ka mums kopumā dzīve palikusi labāk no tā, ka tas ir izdarīts.
Es šobrīd man ir tāds izrauts, tikai tāds sauc visu laiku runā par investīciju plānu, noasfaltēsim vienu taciņu, uztaisīsim vienu ceļu, varbūt tur kaut kādu tagad tiltu, tas viss ir vajadzīgs, neapšaubām, bet tikai nav redzama secība, nav redzama pēctecība, ka tā, ka mēs izdarīsim to vienu lietu, ko viņa atrisinās vai kas būs nākušais solis pēc šīs lietas. Un šāds plāns ir vajadzīgs ne jau tikai novadam kā kopumam, tas ir vajadzīgs katrai centrālai administratīvai teritorijai, katram pagastam. Un par to mēs runājām jau ilgi, un es šobrīd neredzu to vēlmi, neredzu arī godīgi to cilvēku resursu, kas būtu iesaistīts, kas varētu šādu plānu arī produktīvi gatavot. Un tur viennozīmīgi šī sadarbība, šīs pašas iedzīvotāju padomas, kas ir izveidojušās, viņas var kritizēt, var visādi domāt par tiem cilvēkiem, kas tur ir veidoti, bet tā ir tās sabiedrības aktivitāte. Tie, kas ir gribējuši būt aktīvi, viņi kaut kā ir koncentrējušies. Tur bieži vien pie galda sēž cilvēki, kas ikdienā nav nekādi draugi, ne rādi, ne paziņas. Viņi vienkārši ir bijuši sabiedriski aktīvi un veidojuši, lai pa savu pagastu centru iestātos. Un šī sadarbība ar šīm te iedzīvotāju padomēm ir viens no tiem primāriem, kur vispirms apzināt, ko tu jums ritīgi vajag. Jo es atvainojos, ir tik daudz objektu šobrīd realizēti par lielām, milzīgām summām, kuros ir iztērēti, miljoni ir iztērēti. Bet, kad tu parunā vietējo iedzīvotāju par to, kā viņš jūtās tagad, kad tas miljons ir iztērēts, viņam ir tagad skaista māja, viņam tas nekādu briesmīgi neizrāda tad emociju. Mums ir kā piemērs Elējas tas pats izstāžu zāli, kad Elēnieki gandrīz man nolinčo, jo domāju, ka es esmu pie kaut kā vainīgs pie tā, ka tā zāle bijis. Bet tāda ir viņu reakcija par to, ka bet mums, deputātiem, tika pasniegts, ka tas ir bijis Elēnieku viena no lielākajām vēlmēm, viņi ir vajadzīgs, un gandrīz tas miljons, kas tur tika ieguldīts, kur tagad tā zāle pat stāv tukša. Redziet, tas ir tas pēctecības plānojums, viss tas formats, un tas, ko es būtu darījis, es noteikti būtu maksimāli gājis kritiski par šī plāna izveidošanu. Vēl jau vairāk paralēli mums šobrīd teritoriālais plānojums tiek attīstīts tiem, kas šeit zālē un kurus tas interesē. Atcerieties, ka esat aktīvi, jo līdz šī gada rudenim ir jums iespēja tikai iesniegt, ko jūs zaļinieki šeit vēlētos redzēt savādāku. Nezinu, jumta augstumu, teritoriju lielumu, sarkanās joslas, kaut kādas citas lietas. Jums šobrīd diži par to netiek runāts, bet līdz šī gada 31. decembrim jau lasījumam jābūt gatavam. Tas tālāk ietekmēs, sevišķi tos, kas ir ar uzņēmējdarbību saistīti, ietekmēs jūs tālākos biznesa plānus. Šīs ir tēmas, par ko jārunā neatkarīgi no politiskās piedarības, neatkarīgi no kaut kādām savām personīgām ambīcijām. Tās ir lietas, ko novadam ir jāvirz uz priekšu un jāsaprot, kas ir Jelgavas novads. Viņš ir, diemžēl, salīdz kādreiz izteikti lauksaimniecības zemi, teiksim, tā spēcīga lauksaimnieki kopā ar nelielām attīstītām ciematu centriem. Šobrīd ir apvienojušies ar urbāno vidu ozolniekiem, un tur ir nesaskaņa. Tur ir jābūt dažādiem tiem projektiem, dažādiem attīstības plāniem. Un, diemžēl, šobrīd nav atradušies spēki un resursi, ar kuriem plānot tā, lai visi jūt to pievienoto vērtību. Šobrīd ir vairāk tāda deķa vilkšana uz vienu un uz otru pusi, un tas nav pareizi. Es visu laiku uzsvērstu, nedrīkst būt arī tā, ka ozolnieki tiek celt debesīs kā kaut kāda privilēģija kādam citam, un nedrīkst arī būt tā, ka viņi arī, kad Jelgavas novada ciemats nonievāts, un ir otrādi. Nedrīkst arī būt tā, ka ozolnieki ir kustīti jau par pārāk pārtikušiem, pārāk labi dzīvojošiem, un tur vien neko vairs nevajag. Tā kā šī sadarbība, cerams, ka varbūt kaut kas mainīsies, bet tas, ko es būtu atbildis, būtu veidojis šo te sadarbības formātu, kurā nevis ir deputāti, bet kurā deputātiem beigās jāpieņem lēmums, bet kurā drīzāk būtu šīs te uzņēmējdarbības pārstāvi, iedzīvotāju padomu pārstāvi, speciālisti, kas var pakonsultēt, kā citur piemēri kaut kā darīt, un iet uz to, ka mums visa teritorija kaut kādā sadalīt kaut kādos, teiksim, tā zonās, kurās mums ir zināms, ko mēs tur darām. Tur ir rūpniecība, tur ir medicīna, tur ir lauksaimniecība, tur ir urbānā vide, kas tur ir. Tā kā tā, es atvainojos, man īsi nesanāk. Paldies. Vislabāk, vislabāk. Paldies. Paldies Dainim Liepiņam. Jā, tā tad, te mēs tiešām dzeram kafiju un ieklausamies, vai ne? Un, jā, turpināsim ar Nacionālo apvienību. Oskars Cīrulis, lūdzu, vārds tev. 100 dienas, galvenais darbs, sasniegums. Paldies, dzirdiem. Viennozīmīgs var pateikt, tās pirmās 100 dienas, tas ir tāds iesākto darbu laika periods. Tu nevar precizēt pateikt, kādi ir darbi izdarīti vai kas jau ir sasniegts, tas ir iesākts un pēc kāda pusgada varēs redzēt tikai rezultāts. Darīts ir daudz, kas ir sākt veikt sadarbību ar Jelgavas pilsētu saistībā ar drošību, ar policijas pievienošanu, lai
lai pieslēgtu arī Jelgavas novadu klāt kopējai drošības video novērošanas sistēmai, tiek uzsākti tādi sadarbības veidojumi, tad kā arī, kā priekšsēdētājs teica, sākam vairāk izstrādāt, lai uzlabotu uzņēmēju vidi Jelgavas novadā, veicam industriālo teritoriju apzināšanu, ko mēs varētu nākotnē attīstīt, protams, arī ražošanu. Paši mēs zinām, ka dotajā momentā pats galvenais valdības mērķis ir tāda drošība. Aizsardzības ministrija ir devusi ļoti daudz finanšu līdzekļus tīri militārai rūpniecībai, un līdz ar to mēs skatāmies uz tādu virzienu, ka varētu būt, kad varētu attīstīt tieši visā Jelgavas teritorijā, ne katrā pagastā, bet kādā no pagastiem un kāds no ražotnes. Bet tas liels darbs ir tīri novadam, atbildīgām nodaļām un darbiniekiem, bet pie tā mēs veicam darbus un strādājam. Kā vēl ļoti daudz dažādu ir uzsāktu tādu tīri, kas saistīts par attīstību, arī par investīcijām izglītībā, investīcijām ceļos un tiltos. Ļoti plašs spektrs ir. Es nezinu, vai nevar pateikt tas, kas tagad sasniegts. Būs redzami sasniegumi tikai pēc kāda laika īsumā. Nu jā, varbūt kāds ir tur izdarīts, ir uzbūvēts tur taciņa, kas 100 dienās ir gatava. Varbūt ir? Nav vēl taciņa. Pirmkārt, par 100 dienām es nevaru pateikt. Es varu pateikties paldies jebkuriem visiem deputātiem, kas bija pagājušajā sasaukumā. Tas par šo ēku, kas tika atbalstīta, tas nav tikai noteikts politiskā spēkā nopelns, tas ir visu politiķu kopējs darbs. Protams, šī 100 dienās, es domāju, vairāk parādās tie darbi, kas bija iepriekšējā sasaukumā uzsākti. Bet mēs esam paralēli turpinām kā koalīcijas, un ne tikai koalīcija, visi deputāti kopumā veicam iestrādes, lai varētu parādīt pēc kāda pusgada, kas mums būs vēl parādījies jauns. Saistībā ar drošību tu minēji, ka tātad Poicam pievienot, tas ir tik pašlaik sarunas, ja? Dotajā momentā mūsu atbildīgās darbinieki, novada atbildīgā darbinieki sarakstās un veido līguma uzmetumu, bet ir arī noteikts veidojās viens projekts sadarbība pilsēta, kur pilsēta attīstīs kartēšanu, plūdu, to monitoringu un tā tālāk. Bet tas ir pusgada laikā, varbūt tas parādīsies. Bet mēs kā novads esam gatavi startēt kopā ar pilsētu. Tas nozīmē, ka Zaļniekos būs kamera, kas ir saslēgta ar pilsētu. Un tur... Uz to mēs ejam, jā. Tātad... Bet tas ir tehnoloģiski jāsaprot. Tas tehnoloģiski visā novadā nav modernas kameras, citur ir analogā sistēma, citur ir savādāk sistēma un nevar saslēgt to visu. Un pie tā jāstrādā, tur arī vajag investīcijas. Tas nebūs tā, ka vienā knipī un mēs būsim visi saslēgti un drošībā. Pakāpeniskajā gadiem, pakāpeniskā investīcija, mēs varam to visu panākt. Jauki. Drošība, jā, prioritāte. Labi. Tad, jā, lūdzu vārds jaunā vienotība, Dainis Krūmiņš, 100 dienas, darbi. Labvakar, jā. Droši, tuvāk. Droši. Tad labvakar, jā. Pirmās 100 dienas ir pagājušas. Sākumā varbūt par sevi nedaudz pastāstīšu. Es esmu pirmoreiz ievēlēts, tāpēc man tas arī viss ir jauns. Tās 100 dienas pagāja visu to sistēmu izprast, saprast, kā tas darbojas, un tie visi lēmumu projekti kādi ir. Un tad es varētu piekrist, es varbūt nedaudz sākumā oponēšu Liepiņa kungu. Nav visu ozolnieku deputātu opozīcijā, ir arī viens no bijušā Jelgavas novada opozīcijā. Bet tas nemaina tās lietas būtību. Bet jā, tā sajūta, 100 dienas nav, tā kā Cirļkungs arī teica, ka 100 dienās šis rezultāts visai ir iepriekšējā sasaukumā augļi. Un pa lielā mūsu, to, ko mēs tagad darām, tas jau būs redzams arī pēc gada, 2, 3 gadiem. Un tā sajūta nav tā, ka būtu paveikti lieli darbi. Lielākā problēma, ko es redzu, ir budžets. Jo ja pastamies, tad ļoti liels naudas ir aizņemtas no valsts kases. Un liela problēma arī tas, ka iepriekšējā sasaukumā visi Eiropas līdzfinansējums iespējas tika izmantots. Un netika rūpīgi izvērtēts, vajag vai nevajag. Un līdz ar to tam būtu tagad rūpīgāk, mūsu sasaukumā būtu rūpīgāk, tam jāiet cauri un jāskatās, vai tiešām mums vajag to ceļu mainīt tagad, vai varbūt mēs viņu varam nedaudz atlikt.
vai mums tiešām to ēku vajag siltināt par tādiem cipariem un tā tālāk. Jo tur ir liels investīcijas, un, ja pastamies, tās ir ilgtermiņa saistības, un tas jau nav tikai mūsu problēma, tā būs mūsu bērnu problēma un aiznākamo bērnu problēma, kuriem būs vēl tas jāmaksā. Un, lēlam, tas no manas puses būtu arī viss. Paldies. Tā kā pirmo reizi, ja? Tad kuriozi 100 dienās. Vēlēšanās startēja 2. reizi, bet 1. reizi tiku, jā. Jā. Kuriozi ir kāds bijis par šīm 100 dienām? Īsti nē, es vairāk koncentrējos, es cenšos apmeklēt tās sēdes klātienē, lai es iemācos to procesu, lai es izprotu un, jā, lai es attīstos arī pats paralēli. Jā, jaunas asinis ir, man liekas, tas jau ir piemēram vajadzīgs katrā vietā. Jā, paldies par atbildēm. Vai kādam ir kas piebilstams, dzirdot visu, varbūt, kā jums vēl kaut kas ataus atmiņā? Vēl droši varat papildināt. Mums ir mazliet šai diskusijai sadaļai ir ieslēgts, jā. Jā, man ataus atmiņā. Ja jūs sekojat līdzi, es laikam negribētu piekrist par to, ka netiek domāts par ozolniekiem. Un es gribētu, lai beidzot šim sasaukumam beigtos šis mēs, Jelgavas novads, jūs ozolnieki, mēs ozolnieki, jūs Jelgavas novads. Ja jūs arī pasakojāt līdz pēdējās, jaunās šīs 100 dienās, domas sēdēm, runājot par izglītību, tātad finansējums Eiropas projekti tātad tika piešķirts gan Svētei, gan ozolnieku STEM kabinetiem. Tālāk, ja mēs runājam par patvērtņu, šo te labiekārtošanu atbilstoši ministru kabineta noteikumiem tiek piešķirts gan ozolniekiem, gan vilcei. Nav gluži tik traki. Es arī skatos uz ozolniekiem un arī ozolnieku skolu rūp. Paldies. Jā, mēs jau esam šeit, lai sadraudzētos, vai ne? Jā, var droši aplaudēt. Mēs par draudzīgām lietām. Ozolnieki, Jelgavas novads, jā. Tā, vēl kas, Zāliškungs, jums kas piebilstams? Nebūs, man liekas, nekas daudz piebilstams. Baiba īstenībā ļoti arī pareizi pateica, tāpēc dzīvojam kopā mierā attiecībā, un es domāju, ka būs arī labi. Un tiešām iestrādes ir ļoti daudz, runājot arī par visām vidusskolām, par visām skolām, un runājot, ja mēs ozolniekiem pieskaramies, protams, tad arī tiekoties šajā nedēļā Centrālo finanšu līguma aģentūru, tad mēs zinām, ka jau 2026. gadā būs Eiropas fondu pieejams finansējums, kur mums jau ir augstas gatavības projekts ozolnieku vidusskolas siltināšanai. Tad mēs esam jau atbalstījuši arī STEM kabinetu būvniecību ozolnieku vidusskolā. Protams, mums ir jādomā par papildus iedzīvotāju piesaisti Jelgavas novadā, jādomā par zemes cenas īres dzīvokļiem, tā kā mēs ar par šo procesu jau aktīvi runājam, diskutējam. Tādā veidā paaugstinot šo iedzīvotāju skaitu Jelgavas novadā, tad arī mēs varam domāt jau par tālāko, par turpmāko attīstību. Tas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļu papildināšana papildus esošiem budžetam. Tā kā, protams, jādomā ilgtermiņā ir un tā ilgtermiņa strateģiskā domāšana iepriekšējos gados, diemžēl dēļ tās politikas, ka viņi tur katru ik pa brīdim tur sašķobījās, tur mainījās. Protams, viņas nebija. Tā kā pie tā mēs aktīvi arī strādājam. Un es zinu, ka to var izdarīt, to var jautājumu sakārtot. Arī Liepiņa kungs minēja par to, ka nav strateģiskā redzējuma. Tā mēs nepiekrītu. Viennozīmīgi strateģiskais redzējums mums ir. Šajos 3 mēnešos mēs viņu nevaram uzreizām uzlikt uz dokumentu un viņu sakārtot, pārkārtot, bet pie tā mēs ļoti aktīvi arī strādājam. Tā kā, jā, meklējam dažādas scenārijas arī ne tikai ozolniekiem, domājam, kādā veidā Elejā šo sporta zāli uzbūvēt, kā attīstīt šo citus infrastruktūras objektus, šo ceļu tīklu sakārtot, trotuāru, veloceliņu sakārtošanu. Tāpat zinām, ka nākamajā gadā jau aktīvi uzsākas būvniecība no ozolniekiem līdz Dalbai, kur tiks izbūvēts veloceliņš. Protams, tā sadarbībā Latvijas valsts ceļiem, kur arī mūsu Artaukā pašvaldības būs. Tā kā viss notiekās un arī notiksies. Tā kā man nav pamat domāt, ka tagad kaut kādā veidā ir apturēta attīstība. Jā, iepriekšējā sasaukumā viņa viennozīmīgi politiski bija grūti viņiem par kaut ko vienoties. Diemžēl mēs esam jau iekavējuši daudzus procesus, un tad arī nākas atbildēt par to, no tā arī mēs ciešam. Bet ir strateģiskais redzējums, un soli pa solim virzīsimies priekšu.
Tas tāds mazs papildinājums. Jā, nu kāds kurjos domas priekšsēdētājiem arī amatā tur bijis pirmās 100 dienās? Nē, kurjos, man liekas, ka nav bijis tāds izteikts nekas tāds. Protams, kad, kā jau arī Dainis Krūmiņš minēja, es arī esmu pirmo reizi šajā sasaukumā un arī daudz ko mācos, daudz vēl jāmācās. Un šie 3 mēneši, protams, pagājuši diezgan tādā, ātrā tempā, kur mēs cenšamies virzīties uz priekšu. Un es arī pašā sākumā teicu, ka viennozīmīgi tā enerģija neapsīks, viņa ir, viņa būs. Un man arī gribas pierādīt Jelgavas novada iedzīvotājiem to, ka mēs varam, mēs zinām, kā tos darbus darīt. Un, jā, lai runā par mums šie nākamie 4 gadi, un mēs esam kā politiskais spēks uzlikuši uzstādījumu, ka mēs katru gadu arī savā programmā iekļāvām, ka mēs atskaitīsimies iedzīvotājiem, kas mums ir sanācis, ko mēs esam realizējuši no savas programmas. Tāpēc jā, mēs esam paši sevi ielikuši rāmī, lai kontrolētu un virzītos uz priekšu tā, kā mēs esam solījuši. Jā, paldies. Jā, kas tieši, tā kā mēs esam zaļniekos, kas tieši zaļniekos ir tāds, tagad vasaras laikā, šis jau, kad tika nodots, šis jau bija tieši pirms, jā. Tad kas šīm 100 dienām šeit zaļniekos ir padarīts labs? Vai aizsākts, aizmetnis kāds? Es godīgi atzīšos patiesībā par zaļniekiem. Būtu mana kolēģe Mairita ļoti labi runājusi, jo viņi šeit dzīvo, un tie, kas dzīvo, tie redz vislabāk, bet tas, ko es šodien sadzirdēju, tiekoties ar jauniešiem par to, ka zaļniekos ir aktīvi jaunieši, kuriem ir nepieciešama jauniešu telpa, jauniešu centrs. Tas nākotnes plāns. Tā ir tāda vīzija, kur tiekoties ar vietējiem jauniešiem, mēģināt saprast, cik viņiem vajag un ko viņiem vajag. Un šajā brīdī es teikšu, ka ne jau pašvaldība jums atvērs telpas un tās izremontēs. Ja jūs gribiet aktīvi darboties, tad jums tas ir jādara pašiem. Mēs palīdzēsim sakārtot dokumentāciju, bet jums pašiem tas ir jādara. Jums to vajag. Jā, telpas ir, man liekas. Ne? Zinu, kur ir. Aha, pat ir jau. Jā, labi, jā, lūdzu. Jā, es aizmirsu pateikt vienu tomēr lietu, ko neteiksim var lepoties, bet ko var atzīmēt. Tātad esmu personīgi kā deputāts iesniedzis jau mēnesi apmēram atpakaļ iesniegums teritoriju plāna izmaiņām, lai Ozolnieki tiek atzīti par pilsētu. Tas maina juridisko statusu, jo automātiski pašvaldībā izveidojās šīs attīstības centrs, kas šobrīd nebija ne Jelgavas novadā, ne Ozolniekos. Tas bija pa pamatu tam, kad gāja daudzas investīcijas garām pašvaldībām, jo tur ir speciāla programma, kā šī 21 pašvaldība, kas ir šobrīd tie attīstības centri, kā viņi saņēma Eiropas finansējums. Un plus ir arī atsevišķi finansējums pilsētai. Turklāt arī, lai šo urbāno vidi, teiksim, tomēr veido pēc citiem principiem, mans redzējums tāds, ka tas neietekmē negatīvi nevienu. Tas tikai sakārto novadu kopumā, kuram ir savs centrs, nevis Jelgavas pilsēta, kurā mēs gribam koncentrēties visu vest uz Jelgavu, bet ir arī savs reģionālais centrs pašam novadam. Es arī gribēju pieminēt, ka šīs diskusijas, ko jūs šagad dzirdat, jūs jau arī redzat to atšķirību mūsu uztverē, kad stāsts par to, ka mēs plānojam pie situācijas, kurā es kā deputāts 1 no 19 neko nezinu par tiem plāniem. Tas jau ir tas dažādie redzējumi par to, kādā veidā tiek organizēts darbs. Tā kā līdz ar to, ja šobrīd 3 mēnešu laikā nav bijusi nekādi simptomi par to piedāvājums apsēsties un domāt, kādi tad tie attīstības plāni būs. Un runājot par Ozolniekiem, ir vēl tas, kas jau pieņem Dainis Krūmiņš kolēģis pieminēja, mēs šobrīd esam bīstams bedres priekšā, jo tagad ir ļoti populāri, tā teikt, siltināt ēkas. Milzīgi līdzekļi, miljonos. Un tas izklausās ļoti skaisti, kāda viena liela māja. Šobrīd ir viens, es saprotu, ka esošā koalīcija ir uzstādījusi kā tādu prioritāro projektu Ozolnieku vidusskolas siltināšanu. Es jau uzdevusies vairāk reiz jautājumu, parādiet man lūdzu matemātiku. Šobrīd tiek saukt 7,5 miljoni. Parādiet man matemātiku, kurā brīdī kāda būs ekonomija uz siltumu, kādā laika periodā, lai šie 7,5 miljoni dotu pievienoto vērtību. Pašlaik tādu matemātiku neviens parādīt nevar. Jo viņas arī nav. Jo tās matemātikas šobrīd rādās no nosiltinātajām gan Līvbēras, gan Valgunas kultūras centriem, liecina to, ka tā ir patiesībā Eiropas naudas apgūšana. Tas nav ekonomiski pamatots pasākums, jo tā līdzfinansējums, ko mēs ieguldam tikai no pašvaldības, par to naudu varēja daudz ko citu darīt. Tā kā šis stāsts par projektu, par plānojumu, par attīstību var runāt cilvēki, kam ir pieredze to šādā veidā. Līdz ar to ir jābūt cilvēkiem, ne deputātiem, kas sēž pie tā galda un stāsta, kā būtu pareizi virzīties, bet ja to dara administrācijas ietvaros un deputāti koalīcijas,
tad es saprotu, ka mums ir dažādi izpratni par to, kādā veidā mēs organizējam novadu darbu. Paldies. Jā, lūdzu. Ja drīkst mazliet papildināt, ir tā, ka, piemēram, runājot par Ozolnieku skolas siltināšanu, tā nav tikai energoefektivitāte no ārpuses. Tur nāk papildus iekšējie tīkli, kas ir uz doto brīdi nolietojušies. Tur ir ūdens tīkls, kanalizācijas tīkls, ventilācijas sistēmas sakārtošana, jauna izbūta. Tā nav tikai, kad mēs ēkai fasādu uzliekam un viņu nosiltam, bet arī sakārtojam iekšējos tīklus. Tā programma, tas mērķis ir daudz plašāks. Tas mazliet papildinot. Jā, paldies. Par šo es arī biju teikt. Labi, es varbūt ne par projektiem, es vairāk varētu teikt par zaļniekiem. Tieši es gribētu teikt lielu paldies tīri aktīviem zaļnieku iedzīvotājiem, biedrībai, gan arī iedzīvotāju padomē, varbūt viņi tagad dotajā momentā nav tik aktīvi, jo tad bišķi mainījās. Dalībnieks kļuva par politiķi, līdz ar to status mainījies, bet viennozīmīgi var pateikt to, ka zaļniekos ļoti labs šūpoļu laukums, kā arī saules paneļu gaismas un arī ļoti skaisti nojumi, kas jāpasakās mums kā pašvaldībai to, ka aktīvi iedzīvotāji var. Ja viņi sajiet kopā, tad var izdarīt daudz dažādas lietas, un es domāju, ka plāni viņiem ir arī saistībā ar parku, un gan jau būs un īstenosies. Tāpat mēs varam pateikties ne tikai par zaļniekiem, bet arī par Sveic. Sveic iedzīvotāji, protams, arī ļoti aktīvi, kas aizstāv arī Sveic pamatskolas teritoriju. Līdz ar to es teiktu to, ka ne tikai jāstāsta tīri uz politiķiem, bet tīri uz iedzīvotājiem, uz pašiem mums, ka mēs varam daudz ko izdarīt paši, sadarbībā, protams, arī ar politiķiem, bet arī ar ārējiem resursiem. Paldies! Jā. Nu, paldies, dāma un kungi. Jā, es nezinu, vai kādam kaut kas piebilstams, vai to tad individuālās sarunās pie galdiem mēs tad, varbūt kādam ir kāds jautājums visiem. Hei, atzīstiet par kaut ko. Nav, ja? Nav. Ir? Jā. Tātad pagaidies, pieiešu, mums te viss rakstās, tu pat nevar iedomāties, cik te viss nopietni. Mikrofonā, ja? Lūdzu. Sveicināti. Es esmu no iedzīvotāju padomas no Liberas pagasta ciemos pie jums atbrauc paskatīties, kā šeit dzīve norisinās. Skaists jums uz kultūras nams pirmais iespējas, bet man ir jautājums, kā tiek plānots un kā tiek kontrolēts to darba veikšanu, tie projektu investīcijas, par to kultūras namu Liberzē pieminējāt. Es atvedu vienu speciālistu, kā jūs sakat, jā, viņš man apstaigāja to kultūras namu, viņam pirmajā uzmetienā bija tik daudz piezīmes, ka ir nepareizi veikti darbi. Viņš prasīja, kāda ir efektivitāte, cik es dzirdu, nekas labs. Viņš teica, godīgi sakot, redzot, kas te ir izdarīts, es nemirkli nebrīnos par to. Otrs jautājums ir par Lielbērzes pagastmāju. Bija man tā laime tur iet. Godīgi sakot, es gribētu dzirdēt, kad tiks likvidēti tie cilvēki, kas ir atbildīgi par to, kas tur ir radīts. Jo tas ir vienkārši ārprāts. Kāda nauda ir iztērēta par tādu murgu. Kad, godīgi sakot, es vakar gāju cauri un man rokas nolaidās. Ja es būtu saimnieks, es laikam raudātu. Jo, godīgi sakot, tas projekts bija nožēlojums un izpildījums ir vienkārši šausmīgs. Es nezinu, tur ir kaut kādas idejas, kā to labot. Viņi tur cīnījās, es saprotu, kaut kādu gadu, gandrīz pusgadu, lai to vispār noslēgtu. Bet ir kaut kas gaidāms, kaut kāds... vismaz, vai tur tiešām tie cilvēki tajā brīnumā tagad arī atlikušos, es pieļauju, ka tādu naudu ieguldīju, tas nav uz 2 gadiem, tas jau ir uz 20 gadiem, es tā pieņemu. Tur ir kaut kāds risinājums gaidāms, vai tas tā arī paliks? Diemžēl, nesanāca. Jā, paldies par uzdotiem jautājumiem. Runājot par Lielbērzes kultūras namu, protams, kad kultūras namu būvniecība uzrauga attiecīgas institūcijas, ja viņas kaut kādā veidā kaut ko konstatē, kaut kāda veida pārkāpums, tad attiecīgi pašvaldības to arī reaģē, bet es pieļauju, ka arī varbūt šo situāciju mazliet izpētot dziļāk, es arī varētu atbildēt daudz detalizētāk šo konkrēto jautājumu, tā kā es domāju, ka es jums vēl sakomunicēšu un sniegšu papildus atbildi, bet runājot par pagasta pārvaldi, jā, tad viņi uzsāk pagājušā gadā šo renovāciju, tad šobrīd viņa ir tā kā jau ir noslēguma, bet ir šī būvniecības stadija ir noslēgta, bet arī mūsu, kā teikt,
jau vadīju domes laikā, tika saņemts jau kaut kādas indikācijas arī pirms tam, kad ir problēmas ar šo būvniecības procesu, tad viennozīmīgi mēs arī nācām pie manis kopā speciālistiem arī runājām, un mans uzstādījums bija tāds, ka nekādā veidā, kamēr netiek novērsts visas šīs problēmas, ja vienalga, kuram būvniekam pa kādu atbildīgu jomu nedrīkst veikt nekāda veida maksājums, tā kā tas tika kaut kādā veidā kontrolēts, ieturēts. Protams, kad ēkai arī pēc būvniecības ir garantija, garantijas laikā būvniekam attiecīgi būs jāveic labojumi, uzlabojumi, ja kaut kādā veidā rodas problēmas, tā kā pie tā aktīvi strādājam, bet šobrīd mēs zinām, ka ir problēmas vispār pašā valstī ar šiem daudziem projektētājiem, kur tiek izprojektēti tie projekti, un pēc tam būvniecības laikā tiek saprast, ka ir problēmas un vispārējais. Tā kā pie šī jautājuma mēs arī šajos 3 mēnešos ļoti aktīvi strādājam, lai nepieļautu kaut kāda veida kļūdas, kas rodas projektēšanas laikā un pēc tam izbūves laikā. Tā kā meklējam risinājumus, kur iespējams, kad ir varbūt kādā projektā, kuru zinām jau ir jāveido tas scenārijs projektē būvē, kur arī uzreizām būvnieks veicot šo projektu izprojektē jau konkrēti labāko scenāriju, lai neskartos kaut kādām problēmām pirms nodošanas un pēc nodošanas. Bet, protams, ir šis būvniecības uzraudzības, kā teikt, periods šie 2 gadi, tā kā mēs kontrolēsim un kontrolējam, tā kā, bet paldies jums par redzējumu, par ieteikumu, tā kā pieslēgsimies vēl aktīvāk tam jautājumam klāt. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu, ja? Nu, varbūt, kad īsti... Pagaid, papa. Ir tas moments, kad Jelgavas novadā, es nezinu, es par citiem novadiem tik ļoti neinteresējos, ja, bet, teiksim, tas moments, ko es redzēju tieši šeit, ka te ir sistēmiska tā problēma, kad tas projekts, es nezinu, kādiem principiem pamatojoties tiek izvēlēti cilvēki, kas viņu tais. Es pieļauju, ka visur ir tas nolādētais mazākās cenas pasākums, ja, kas vienkārši beidz procesu jau saknē. Tagad tai skolai jūs arī gribat 7 miljonus. Kur ir garantija, ka tur atkal kaut kāds lētākas versijas ražotājs viņu nevinēs, jo viņu nevarēs aizmest prom, ja viņš vienkārši ir vinējis. Un tad ražos kaut kādu ukraiņu, kas tur vai kas tur dzīvo, es nezinu, pa nakti kaut kādu dīvainu cilvēciņu, tur viņi dzīvoja uz vietas tajā mājā, ja. Es redzēju to rezultātu, ticiet man, tur bija ļoti daudz kļūdas projektā, nevis izpildē, bet projektā. Tur ventilācija, kas atrodas kabinetā, es atvainojos, ventilators stāv kabinetā. Nu, kurš kaut ko tik debīli var izdomāt vispār? Un to dara cilvēks, kam ir certifikāts, kurš ir certificēts arhitekts kaut kāds, ja? Kas tas tāds? Tur ir tik daudz to kļūdu, elektrība kabinetā nav ievilkta, ja? Nu, tur čaļi tagad daudz sienas, ja? Nu, murgs. Saprotiet, tā nedrīkst būt. Es domāju, vienkārši tur ir ļoti, ļoti nopietni, jo tas ir jāizpēta, kā tas ir radies, kā to izslēgt uz priekšdienām, ja, jo tā nauda jau mums ir tik, cik viņa ir. Un ja tu ieguldi, nu, galvenais jau iemesls visam šitam, ko mēs te tagad arī kopā esam, lai tā nauda saucamā plekarēšana nenotiktu, ja, lai viņa būtu ieguldīta tā, ka mēs varam gadiem priecāties par rezultātu. Nu, es to tā redzu. Tiešām gribētos dzirdēt pēc tam, kā tas atrisināsies. Jā, bet tiešām paldies par aktualizēto jautājumu. Viennozīmīgi, kā arī sākumā teicu, ir problēmas ar visādi šāda veida procesiem, bet mēs šajos 3 mēnešos tiešām meklējam risinājumus, kā šīs problēmas arī uz priekšdienām nepieļaut, sakārtot. Protams, tas projekts tika projektēts 2 gadus atpakaļ, šobrīd notika šī projekta realizācija. Ir pieļauts šajā projekta realizācijā kļūdas, bet jā, tā kā meklēsim tos scenārijus, ja ir kaut kādas labas idejas, droši esmu gatavs arī uzklausīt, bet es saku, viens no tiem variantiem ir projektē būvē, lai nepieļautu tāda veida kļūdas, kā jūs arī minējāt. Bet paldies jums par aktualizēto jautājumu tiešām vietām. Paldies. Jā, te būs vēl. Es domāju, ka... Nākotnē tādas situācijas neatkārtotos, mums vajadzētu rūpīgāk izvērtēt katru projektu. Jo projektētāji ir daudz, cilvēki ir dažādi, un tie viedokļi arī dažādi, bet mums visiem būtu kopā jāsaprot, kurš tas labākais ir tas ceļš. Un otrs būtu būvniecības procesa laikā mums kā pašvaldībai būtu jāpaša būvniekam kontrolēt to būvniecības procesu. Tas ir, piemēram, būvniecības laikā mēs veicam gaisa caurvaldības testus, saprotam, cik ēka būs blīva, energoefektīva, jo papīrs panes visu tās kilovatstundas, ko uzrakstu certifikāta, viņas dzīvē nekad lielākā daļā viņas nebūs tādas, kā būs patiesībā. Un arī termiskie apsekojumi visi un pie ēkas nodošanas eksploatācijā
mums būvniekam arī būtu jāprasa, līdzīgi kā to dara valsts nekustamā īpašuma, obligāti garšveidības tests. Un tad mēs varam pārliecināties par tiem rādītājiem. Paldies. Mazliet arī papildinot tā, ka mēs meklējam tos risinājumus, kādā veidā arī, ko kungs iepriekš minēja par šīm problēmām, kas ir konstatēts, lai mēs varētu griezties pret projektētājiem, varbūt šo tiesisko ceļu un, kā teikt, no viņa arī piedzīt šāda veida zaudējumus, kas arī rodas šajā būvniecības procesā, kuri ir nekvalitīvi veikti šie projekti. Tā kā pie tā mēs tiešām aktīvi darbojamies. Tas varbūt papildinot mazliet Daini. Ja drīkst, tomēr šis ir pa manu tēmu. Mēs dzirdam, mēs tūlīt 3 mēnešos papildināsim, uzlabosim, pilnveidosim. Es atvainojos, šis ir vēsturiski. Un to ir runājuši, es esmu runājis vairāk kā 4 gadus. Pasūtītājs ir pašvaldība. Pasūtītāja nespēja nodrošināt kvalitāti, ir pasūtītāja atbildība. Nevis tā projektētāja, kurš ir varbūt nekompetents vai kaut kāda cita apstākļa viņa ietekmēšu vai būvnieku vai vēl kaut kā. Un šeit ir tik gara vēsture. Tas pats piesauktais Elējas izstāžu zāle, kurai elementāra lietas ūdens noteks nebija izprojektēts un nebija izbūvēts. Tā ir tā pati sac, kas ir Kalnciemā, kuram pirmā stāvā, kur ir paredzēta telpa priekš mehānismiem, kuru strādā cilvēkiem, tā teikt, ar prasmēm, ar savas prasmes, tur nav elektrības elementāri kontaktos. Tā ir tāpat izprojektētā Elējas sportzāle 16 metru augstiem griestiem. Tā kā šeit jau nav viens elements, kurš kaut kā netīšām noticis. Tā ir nespēja pašvaldībai jau vēsturiski gadiem organizēt darbību, piesaistīt cilvēkus nevis no domes inženieriem vai domes kaut kādiem atbildīgiem, bet piesaistīt no malas, samaksājot pietiekoši lielu naudu sākumā, liekas, pieņemsim. Tur 10 000 apmēram maksā ekspertu konsultācijas projektu uzraudzības laikā, bet miljoni tiek pārtērēti. Līdz ar to tas ir spēja izvērtēt, kāda tad beigās ir tas saimnieciskā atdeve no tā procesa. Un, diemžēl, man jāsaka, nekas nemainās, viss turpinās, un es, diemžēl, šobrīd nevaru teikt, kad es redzētu gaismu tuneļa galā. Bet atvainojiet, ka es iespraucos, ka šis ir jau kā simptoms. Lūdzu, jautājums? Es domāju, ka jūs jau nojaušat, par ko es runāšu, liela daļa no deputātiem. Ir tā, ka es pārstāvu šobrīd Selgales pagasta iedzīvotāju padome. Un man katru reizi, kad mēs satiekamies, padomes locekļi jautā, kā mums iet ar krematorijas būvniecības procesu apturēšanu, tiesvedību. Un man ir jautājums jums, kā jaunajam sasaukumam. Mēs skaidri zinām, ka šobrīd jau ir tiesas lēmums, kur ir noteikts, ka pirmšķietams pretiesiskums būvatļaus izdošanā. Mēs zinām, ka ir augstākās tiesas lēmums, kurā ir pateikts, ka faktiski pēc teritoriāla plānojuma bija jābūt precīzi atrunātai konkrēti vietai, kur drīkst būvēt, kur nedrīkst, vai konkrēti šajā teritorijā būs krematorija vai nē. Un tāpēc arī apgabala tiesa ir pateikusi, ka pašvaldība jebkurā brīdī, ja viņai redz pretiesisku rīcību, to var izbeigt un apturēt. Un ņemot vērā, ka arī tad, kad mums bija kolektīvais iesniegums iesniegts, tad esošie šobrīd deputāti vairāki bija par to, ka viņi iestājās par būvatļaus atcelšanu. Tāpēc mēs šobrīd, vietēji iedzīvotāji, vēlamies konkrēti dzirdēt, kāda ir nākošā rīcība. Mums neder atbilde, tiesa visu noteiks, jo šobrīd es domāju, ka jebkurš jurists var izvērtēt jau argumentāciju, kas ir šobrīd, un vienkārši beidzot izdarīt to, kas ir jāizdara Selgales pagasta iedzīvotāju interesēs. Un otrs paralēli jautājums ir saistīts ar attīstības teritoriālo plānojumu. Vai ir šobrīd jau paredzēts Jelgavas novadā, kur tad mēs precīzi atrunājam, kur tad mēs būvēsim krematorijas, jo, lai nebūtu situācija, kad atkal būvvalde var izdomāt, ka uz jebkuras Jelgavas novada lauksaimniecības zemes bez publiskās apspriešanas drīkst būvēt lielāko krematoriju Latvijā. Paldies! Tā, jau, atbilde? Nav atbildes, jo es personīgi neesmu informēts ne par kādiem tiesas spriedumiem, šeit mums par to neinformē. Bet kas attiecās tomēr repliku uz to, ka tiesa visu noteiksies, jā, es tā arī palieku pēc savas tiesa visu noteiks. Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Jā, viennozīmīgi šis ir diezgan smags jautājums. Protams, tiesas ceļā šis jautājums viennozīmīgi tikai ir atrisināms. Un uz doto brīdi mums ir arī juridiskā nodaļa nokomplektēta. Mums ir arī spēcīgs jurists pieņemts darba tiesiskajās attiecībās, kur mēs esam uzdevuši kā vienu no prioritātēm izvērtēt šos visus tiesas spriedumus, kas ir saņemti, izdiskutēt par šo scenāriju,
Un tad viennozīmīgi varbūt arī pieņemt pašvaldībai kaut kāda veida lēmumu. Bet esmu par to, ka jā, lai tiesa lemj, kādā veidā arī pašvaldībai rīkoties. Ja būs kaut kāda veida pārkāpuma no pašvaldības puses, viennozīmīgi pašvaldībai būs jāatbild. Bet jā, šis process ir gana ievilcies un šis regulējums ir, manuprāt, diezgan ātri nepieciešams. Bet jā, mēs pie šī jautājuma tā kā esam uzdevuši juridiskajai nodaļai aktīvi strādāt, darboties un sniegt savu redzējumu par tālāko noregulējumu. Jā, vai mēs varam darīt tā, ka mums būs diskusija pie galda un personiski jūs varat to lietu? Jo tāpēc, ka tas ir jāizrunā. Tas ir jāizrunā. Ja? Jā. Par viņu ir daudz diskutēts iepriekšējā sasaukumā. Protams, šobrīd arī šajos 3 mēnešos, Revis kundze, mēs esam varbūt kaut kādā bijuši diskusijas un pārunājuši. Tā kā, jā, es domāju, ka mēs pie šī jautājuma vēl pieskarsimies, diskutēsim un tiešām mēģināsim atrast to noregulējumu esošajā situācijā.